Arī par līdzsvaru runājot, jautājums no klausītāja, kā saglabāt savu līdzsvaru un izvēles, ja darba kultūra piespiež savā ziņā būt nemitīgā saziņā, apritē, kanālos, visur? Jā, ar kultūru cīnīties, protams, ir izaicinājums, bet es teiktu, ir jāmeklē, pirmais ir jāmeklē dombiedri, kas arī uzskata, ka šis nav normāli, bet kopumā, jā, ja mēs meklējam dombiedrus, mēs varam šo jautājumu celt tādā dienas gaismā un teikt, ka, hei, Klau, mēs visu laiku esam tā kā pieejami 24/7. Ja mums tas ir nepieciešams procesam, piemēram, kā ātrā palīdzība, sadalam dežūrus, jo es negribu būt pieejama 24/7 visu laiku. Tas nav ok. Ja mēs vispār neesam ātrā palīdzība un neviens neasiņo, ja mēs neatbildam uzreiz, tad varbūt ir kaut kas, ko mēs varam darīt tādā normālā veidā, kad mēs vienkārši sarunājam, ka mēs ieviešam tos noteikumus, ka nav jāsūta pēc, 8 vakarā. Ja? Protams, ja ir dažādas geogrāfiskas zonas, mums ir jāizdomā to sistēmu, kā mēs atbildam uz pieprasījumiem. Man ir steidzīga vēlme uzrakstīt e-pastu visiem, tāpēc man ienāca galvā ģeniāla doma vai WhatsAppā vai Slackā. Tad es saņemos, uzrakstu e-pastu, bet nosūtu viņu, es nezinu, 8 no rīta uzliktu atlikto sūtīšanu. Super, paldies par ieteikumiem. Noteikti arī klausītājiem noderēs. Redzu, ka tur arī īkšķīši parādās.